Nu tā, sveicināti, labdien visiem! Šī nu jau ir sestā sērija, sestais raidījums. Esam nonākuši jau tuvu 7. tam maģiskajam skaitlim, kuram ir jābūt, lai raidījums izdotos. Šo es atkārtošu tik ilgi, kamēr es sasniegšu 7. sēriju, lai jebšu līdz nākamajai sērijai. Jā, kā jau tas ir ierasts šajā raidījumā, šajā šovā, man ir jāatvainojās atkal. Jāatvainojās ir par savu slikto spēli, par savām sliktajām manierēm iepriekšējā raidījumā, jo jūs nebijāt to pelnījuši. Jūs nebijāt pelnījuši redzēt mani tādu sašutušu, ne savā omā, ne savā formā, tā teikt. Un, par to es gribēju arī atvainoties. Bet es esmu izanalizējis savu spēles, Es esmu paēdis, es esmu izgulējies, es esmu gatavs darbiņam. Darbiņš ir jāpadara. Tāpēc šodien vienīgais uzdevums ir uzvarēt. Bez nekādiem hi-hi-ha-ha, bez nekādiem distractioniem. Tikai es, šaha galds un viss. Fokus ir uz šahu, nebūs nekādi joki. Tas neesmu es. Atgādināšu, ka man ir 2 uzvaras, 2 zaudējumi un 1 nešķirts. Tā kā, es fokusēju uz šaha galdu. Šautauts citronu ūdenim. Tas ir kā dopings, lai ķermenis ir hidrējies pietiekami daudz. Citādi tas arī ļoti daudz ko maina. Tā kā ja organisms nav hidrējies, viņš nevar padomāt, viss slikti. Starp citu atkal spēlēju, tikko ievēroju pret Dienvidkorejieti. Forši. Mūs, ka šoreiz vinnēšu. Pagājušais man viņš iznīcināja. Nu, ne šīs, protams, bet kāds cits. Jo viņš bija šķīt labāks pavadīt. Bet beigās. Ai, veco zēnu. Es gribu paskaidrojot, es nobloķēju viņam gājienu uz šajien, jo bieži vien šis ir tāds nesmugs gājiens, kas traucē reāli. Tāpēc es to jau laicīgi izdaru. Bet es esmu gatavs uzvarēt noteikti šodien. Man tas ir svarīgi. Man tas ir ļoti svarīgi. Es negribu būt kaut kāds tur stagnētājs, kas stagnē visu laiku. Tā kā ja kādam kāds seko līdzi šaham vispār, šis ir tā saucamais Londonas openings, ir dažādi openingi, dažādi viņiem nosaukumi. Londonas openings ir visvienkāršākais un ķīpa visefektīvākais, un tas ir vienīgais, ko es zinu no baltajiem, tāpēc es arī viņus laiku spēlēju. Īsnībā šis ir Londonas variācija, šī ir Džabavas Londona. Tā kā tas nozīmē, ka no šejienes zirgs iet uz turieni. Lec uz turieni, tā teikt drīzāk. Parastajā Londonā viņš lec uz šejieni un tad tur aizsargā. Bet tas tāds ātrais, es gribu tāds ātros uzbrukums veikt. Bet par cik viņš man nobloķēja pieeju, tālāk visticamāk, ka kādreiz smuki parādīšu, kāda ir tā galvenā būtība Džabavas. Atkal es pa daudz runāju, atkal hi-hi-ha-ha un atkal viss rūpīgi izsekoties padīrusu. Kā tas notika? Labi. Tāda dzīve. Man ir reāli jākoncentrējās, jāhidrējās, jākoncentrējās, mazāk jāmulda. Tā. Daram tā. Lai viņš nāk komentē atpakaļ, tad viņiem būs pawn structures, viņiem būs dubultie pawni, kas īsti varbūt nav pats labākais risinājums, bet es iešu te, un es mēģināšu iet te. Jo te es mēģināšu dabūt šo zirgu kaut kā prom. Es nezinu, vai man tas sanāks, bet šeit tagad celšu
Mēģināšu no sākuma pa 2, tad 3 uz augšu. Lai zirdziņu dabūt prom, un tad teorētiski šeit varētu būt tāds kaut kāds šahmata pozīcijas, tā teikt, bet es šaubos, kad mans pretinieks ir tāds dunduks un atļaus man kaut ko tādu veikt. Tomēr korejieši ir, es pieļauju, gudri, tāpat kā ķīnietīši, viņi ir daudz gudrāki, viņi nesportojā, viņi nav nekādi sportotāji, basketbols stulbi visi ir. Bet šitie nav basketbols, viņi nespēlē bumbu nekādā gadījumā. Es tāpat varu darīt tā. Nē, es nevaru tā darīt. Ja es aizēju te, škauji. Es īstenībā pat pamācījos bišķī tā kā šodien. Bet tas laikam neko nedod. Šeit ieiet te. Man ietrapot? Nezinu. Mēģināšu šeit tāpatās ieiet. Neinteresē man. Tas ir mans šodienas uzdevums. Ienāk te iekšā, un tas ir viss. Es īstenībā, ko viņš tagad baigi, viņam nav nekādas uzbrukuma iespējas. Viņš nāk te. Tas ir viņam labākais gājiens. Tas viņu aizmucināt prom ar šādu gājienu. Tas viņam arī baigi nepalīdz, es nezinu, jo šeit. Viņš var nākt tā, aiztaisīt cietu pozīciju. Kā man teikt, labāk darīt? Es varu varbūt šitā izdarīt. Būs inčīgi. Šeit. Es atkal, man ir -4 veseli, jopcik. Ak, mans Dievs. Ak, mans Dievs. Ak, Dievs. Tas ļoti vājš. Very bad player. Jā, es pat nezinu, ko es daru. Man nav vispār nekāda izredžu. Vienīgā man izredzi tagad hidrēties. Varbūt man kaut kāds dieviņš man atsūtīs atbildi kaut kādu. Es nezinu, es tēju, kas notiek. Viņš man kauja. Viss ir ļoti, ļoti bēdīgi. Wow. Wow, vienkārši wow. Vienkārši wow.
Vispār man šitais čeks arī neko nedod. Es varēju viņu te aizdzīt prom. Mēģināt kaut kā. Jā, tas man vispār neko nedod. Tas ir ļoti slikti. Viss ir ļoti slikti. Es biju domājis, ka es esmu bišķīt labāks spēlētājs. Es tagad saņemšos, varēšu, patrenējies, pirms tam sagatavojies kārtīgi. Bet laikam nebija kārtīgi sagatavojies, jā. Kā sacīt, jāsaka, sports ir nežēlīgs, kā tagad ir moderni teikt. Es ceru, ka jūs jūtat caur to kameru, cik man ir grūti šobrīd, cik es esmu sašutis, cik es esmu neizskaidrojami, tā teikt, apstulbis, kad es esmu nokļuvis atkal bezizējā, bezcerīgā situācijā kārtējo reizi. Kārtējo reizi es esmu bezcerīgi nokļuvis. Bezizējā. Es nesaprotu visu laiku, kad es normāli spēlēju, kad es, agrāk, kad es spēlēju. Nebija tā, ka šitādas pozīcijas man bija reti, kad es zaudēju vienkārši tāpatās, jā. Tagad kaut kā, es nezinu, kaut kas ir pamainījies dzīvē un draugi nav labi. Bijušā premjera vārdiem sakot, draugi nav labi. Draugi nav labi. Nē, es jau vienreiz minēju, ka draugi visā visumā ir labi. Bet šajā situācijā draugi nav labi. Man pat kāja jau sāk kratīties. Tas vien nozīmē, ka šis nav burvju triks. Bet šī manā prātā ir ļoti liela raķešu zinātne. Jo, labi, es viņam vismaz atņemšu šito bišopu. Es varbūt, vai arī neatņemšu. Vai arī neatņemšu. Vai arī neatņemšu. Jā. Viss ir tieši tā, kā es to vēlos. Nāt. Un atkal man ir 2,5 minūtes palikušas. Es domāju, nebūs nekādi hi-hi-ha-ha, iešu normāli, laicīgi, ātri gājiens, lai ātri es varētu dot pretī. Tā kā, lai viņam būtu laika deficīts, nevis man. Bet atkal es esmu nonācis tādā situācijā, ka man nav laika. Tas ir jāatzīst ļoti, ļoti briesmīgi. Man vajag palīdzību īstenībā. Man vajag ļoti palīdzību, jo kas tagad būs? Tur, kur Viktoram bija plāni, tagad tur būs kūts. Es nezinu, ko viņš dara. Es pats sev tūlīt bedrē iedzīšu. Es gribu ieiet te, bet es zinu, ka pēc tam viņš nāk šita, negluži tādā secībā, jo tā tornis. Diemžēl, viņš tā nekustās. Bet viņš kustās lūk šādi un lūk šādi. Tas ir tas viņa princips. Un jā, lūdzu,
Lūdzu, lūdzu, lūdzu, es esmu iedzinis sevi slazdā. Nice. Divas uzvaras. Viens neizšķirts. Un nu jau 3 zaudējumi.